Skaitlis 68 droši vien tev uz visu dzīvi paliks atmiņā. Tā bija minūte, kurā tu iznāci laukumā un debitēji Latvijas valstsvienības rindās. Kāds ir tavs komentārs par tiem pirmajiem iespējiem izlases kreklā? Protams, patīkami debitēt izlases sastāvā, bet divējādi sajūtas doto brīdi ir tomēr zaudējums. Un to es vairāk koncentrējos nekā uz savu debiju. Tev bija iespēja divējādi uz spēli paskatīties. Spēles lielāko daļu tu biji uz rezervistu soliņu, un pēc tam tu biji laukumā. Pakomentē no viena skatu punkta un no otras skatu punkta, kā tev spēle izskatījās. Protams, no malas jau vienmēr viegli spriest, pateikt, ko darīt, kā pareizāk darīt. Bet uz laukuma vispār cita domāšana tev visā ātri jāpieņem ir. Tāpēc grūti spriest no malas, viegli pateikt kaut ko, bet uz laukuma visam kaut kas cits. Pastāst mazliet par emocijām. Kādas ir tomēr izejot valstsvienības kreklā pirmo reizi laukumā? Saku, protams, patīkami, bet kā jau es teicu, kā es minēju, ka tomēr tagad tās sajūtas vēl tagad nav tādas ļoti patīkamas. Neteiktu, ka to mēs piedzīvojam zaudējumu. Kā bija ar satraukumu? Bija tāds, vai tik rūdīts jau esi jaunatnes izlasējis, ka esi jau pieredzis valstsvienības kreklu vilku? Es godīgi par to īsti nedomāju. Es iesildījos, treneris pasauca, tad arī jau sapratu, ka būs tā debija, tāpēc nebija īsti ko domāt, nebija ko īsti satraukties. 87. minūtē samazinājām deficītu. Kāds bija noskaņojums, kāda jūtu atmosfēra laukumā? Izskatījās, ka gājāt, lai izlīdzinātu rezultātu. Viennozīmīgi. Tas dod papildus motivāciju, papildus enerģiju, kad tomēr izlīdzinām, bet samazinām rezultātu. Minimums ir, protams, kad Mārcis gāja uz priekšu. Centāmies ar garajām piespēlēm sāstināt spēli, vēlāk mēģināt izlīdzināt rezultātu, diemžēl nesanāca. Cikls sākas ar zaudējumu, paraksturo mazlietiņa emocijas, noskaņojumu, kas valdīja pēc spēles ģērbtuvēm? Vairāk jau tas jau bija, kad visi pēc spēles izlikuši savu maksimumu ir, un tas jau viss tagad. Neko īsti nevar pārmest, ja to, ja spēlētāji izliek maksimumu spēlē, tad neko slikti nevar par tiem spēlētājiem pateikt. Šajā brīdī tā arī bija, ka visi izlikuši maksimumu, un tad rītā arī analizēsim savu spēli.